Esiet sveicināti šajā video. Rīt 2023. gada pēdējās stundas, un tas nozīmē, ka pienācis brīdis atskatīties uz spilgtākajiem hidrometeoroloģiskiem notikumiem aizejošajā gadā. Šeit gan uzreiz piebildīšu, ka lielākajā daļā šajā video dzirdēsiet manu subjektīvu viedokli, jo šis tāds vairāk mans personīgais šī gada apskats laikapstākļu ziņā, un līdz ar to vairāk būs tie notikumi, kurus es esmu fiksējis, bet tā kā šogad ir ietrāpījušies daudz notikumu, kas ir pat valsts mēroga cienīgi, tad nāksies pieminēt arī dažas no šiem spilgtākajiem Latvijas mēroga notikumiem, un šādu notikumu šogad ir bijis visai padaudz, bet tad ātri, kā jau ierasts chronoloģiskā secībā, iziesim cauri šim gadam. Viss sākās jau ļoti ātri, jo 2. janvārī sākās pirmie notikumi, Lielupē un Driksā sākās ledus iešana, kas bija vizuāli skaists notikums, arī pats to devos fotografēt un filmēt, jo, lai gan tas varbūt nav tāds visievērības cienīgākais notikums salīdzinot ar to, kas pēc tam dažas nedēļas vēlāk notika Daugavā pie Jēkabpils, tomēr joprojām bija skaisti šādu parādību novērot. Un pēc tam dažās nākamajās dienās Lielupē ūdens līmenis kāpa pat par vairākiem 10 centimetru, jau sāka aplūst Pasta salas tējas namiņa apakšējā daļa, un Jelgavā jau sākās neliela ņada, tāda bija sajūta, ka kaut kas briesmīgs tuvojās, ņemot vērā, kas tanī pašā brīdī sāka attīstīties Daugavā pie Jēkabpils. Tomēr situācija dažu turpmāko dienu laikā nomierinājās. Tas mazais ledus sastrēgums, sablīvējums, kas bija izveidojies, ļoti ātri izgāja, ūdens līmenis atkal sāka pazemināties un situācija norimās. Tomēr to nevar teikt par Daugavu pie Jēkabpils tajā brīdī, jo tieši tajā brīdī tur visa situācija tikai sāka sāsināties, un 14. janvārī tika reģistrēta 2. augstākā ūdens līmeņa atzīme hidroloģisko novērojumu vēsturē tajā stacijā Daugavā pie Jēkabpils, hidroloģisko novērojumu stacijā 891 cm virs stacijas nulles atzīmes. Un tieši šajā brīdī lielā daļā Latvijas jau sāka izskanēt ziņas un bažas, kad Jēkabpils aizsargdambis varētu sabrukt, un visi ar bažām raudzījās, kā situācija attīstīsies, sāka aplūst arvien lielāka pilsētas daļa, cilvēki sāka evakuēties, bet par laimi aizsargdambi plīšanai bija pavisam nedaudz, bet tas nenotika. Tomēr tas nenozīmē, ka postažas nebija. Postaža bija visai spēcīga, materiālajā zaudējumu arī bija ļoti daudz. Un tad virzamies tālāk, kaut gan par šo vēl viss stāsts nebūs beidzies. 10. februārī nākamais ievērības cienīgais notikums, ļoti spēcīgs sniegputenis, kas stendē atnes vēja brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē, bet rīdziniekiem tas kalpoja kā ļoti labs modinātais, jo sniegputenis nāca arī ar pamatīgu zibeņošanu, un lai gan zibeņošanas snikšanas laikā ziemā Latvijā nav neredzēta parādība, it īpaši piekrastes tuvumā, līča un jūras efekta ietekmē augošie guvumākoņi katru gadu kaut kur Latvijas piekrastē atnes vismaz pāris zibeņus, taču šoreiz tie nebija pāris zibeņi, tie bija vairāki 10 zibeņu, kā tāds kārtīgs pērkona negaiss ar skaļiem pērkona dārdiem. Un pamatīgu sniegputeni, un man liekas tāds visai īpašs skats rīdziniekiem, un sactīklos jau izcēlās atkal tāda neliela panika, cilvēki sāka jautāt, kas tad notiek, kāpēc zibeņo un vēl pie reizes arī spēcīgi snieg, bet tā ir ierasta parādība, nav par to jāstrauc vienkārši šādā apmērā, kā tā notika 10. februārī Rīgā, tāda tā notiek tiešām reizi vairākos gados. Tad tanī pašā vakarā sekoja man tāda viena izdošanās epizode, viena no retajām izdošanās epizodēm, kāda ir astrofotogrāfijā, it īpaši ziemas laikā, kad debesis ir apmaukušās. Man izdevās veiksmīgi nofotografēt komētu C2022 E3 ZTF, un šī komēta solījās būt diezgan spoža, pat ar neapbruņotu aci redzama, un lai gan tā bija ar neapbruņotu aci redzama, tomēr tā tuvu nestāvēja 2022. gada C2020 F3 Neovais komētei, kas jūlijā bija redzama ar neapbruņotu aci. Šoreiz vajadzēja atrasties ļoti tumšā vietā, lai to mirkšķinot acis varētu samanīt, un principā tā bija redzama tikai ar binokļiem, ja to vēlējās novērot kvalitatīvi.
Nu, un tad virzoties tālāk 19. februārī ļoti liela kontrasti, kas kārtējo reizi pierādīja Latvija meteoroloģijas ziņā un laikapstākļu izpausmju ziņā ir ļoti liela valsts. 19. februāra pusdienu laikā Liepājā gaisa temperatūra pakāpās līdz +3 grādiem, spoži spīdēja saule, sajūtas jau lēnām sāka vilkt uz pavasari. Tajā pašā laikā Alūksnē ļoti stipri sniega un sniegseks biezums sasniedza 32 centimetrus. Cilvēkiem nācās šķūrēt sniega kupenes, nu un vēl pasakiet, ka Latvija ir maza. Latvija pavisam noteikti nav maza. Tad tālāk virzoties 27. februāris visai skaista ziemeļblāzma. Jāgavā, diemžēl, to novērot neiznāca pārāk labi, jo izveidojās neliela inversija. Līdz ar to viss kurināmais dūmi, kas bija izmesti, tie visi arī palika piezemes slānī, izveidojot tādu nelielu migliņu, dūmaku, un līdz ar to ziemeļblāzmu bija diezgan grūti novērot, taču daži kadri pablāvi caur miglu un luksforu gaismā man trāpījās, un jebkurā gadījumā diezgan skaists skats. Nu, tie cilvēki, kas, protams, bija devušies ārpus pilsētas, novēroja šo parādību visā krāšņumā. Tālāk 1. marts, Venēras un Jupitera satikšanās pēdiņās. To es ļoti uzsvaru pēdiņās, jo nebija tā, ka Venēra un Jupiters sāka plūst kopā, tie atradās savās orbītās. Nekas bīstams un apokaliptisks tas nebija, bet no mūsu skatu punkta bija vērojams skaists skats, kā šie divi debesu ķermeņi šķietami satuvojās viens otram kopā, veidojot tādu divu zvaigžņu pāri. Tad tālāk virzoties uz martu 6. martā, un ne tikai 6. martā, bet marta 1. nedēļā, 1. un 2. nedēļā arvien vairāk sāka parādīties pavasarīgie gubumākoņi. Gubumākoņi var veidoties visu cauru gadu, it īpaši Līča un Baltijas jūras tūmā. Līča un jūras efekta ietekmē tie arī veidojas visu gadu, bet nu šie bija tādi pavasarīgie gubumākoņi, kas ir izraisīti dienas laikā, sasilstot piezemē, un lai gan piezeme nu nesasila jau nu tik ļoti, tomēr pietika ar šo nelielo siltumu daudzumu, lai jau sāktu veidoties gubumākoņi. Protams, tie nenesa neko pavasarīgas lietusgāzes, tie nesa krusus, sniega graudus un tādu augstu vēju, bet vienalga pirmais solis pretī pavasarim. Virzoties tālāk 8. martā, pavasarim atkal tika kā ar nazi pavasaris atkal kā ar nazi tika nogriezts un piedzīvojām vienu no spēcīgākajiem sniegvētrām pēdējos gados. Tukuma, Talsu, Ventspils pusē, nu tā tiešām tas jau vairs nebija sniegputenis, tā jau bija sniega vētra, un nav bieži tāda gadījuma, ka ceļos tiešām, nu, uz ceļiem ieputina automašīnas, un šeit es nerunāju par 1, 2, bet vesela rinda ar automašīnām ieputinātas. Tur tanī vienā video varēja redzēt arī, kā autobus ir ieputināts, satiksme būtībā pilnībā paralizēta vairāku 10 kilometru garumā, uz ceļiem ārkārtas stāvoklis. Un atkal šo spēcīgo snikšanu, un aizmirst vēl piebilst, ka dažās vietās sniega seka palielinājās pat par 12-15 centimetriem dažu stundu laikā. Un šo visu atkal pavadīja zibeņošana, kas Ventspils pusē atkal izraisīja cilvēkiem tādu sašutumu. Snieg, puteņo un zibeņo, bet nu, gada sākums pierādīja to, ka viss ir iespējams, un nav jau tā, ka tas nav iespējams, bet vienkārši šī gada sākumā nu, puteņi un zibeņošanas apvienojums, tandēms bija nu, tiešām bieža parādība. Tālāk 13. marts, dažas dienas vēlāk, daudz viet Latvijā sniega sega strauji sāka papildināties, un vairumā Latvijas ap šo laiku tika arī novērota 2022.–2023. gada ziemas biezākā sniega sega, bet priekuļi pārliecinoši sagrāva pilnīgi visas vietas, es varētu pat tā teikt, un tur tika reģistrēti 59 centimetri sniega, kaut gan pēc novērojumiem, ko iesūtīja vietējie iedzīvotāji, sniegsega bija pat vēl biezāka, tā kā 60 centimetri sniega, ar to arī, nu, kā teikt, pakāpeniski noslēdzām ziemu, un 14. martā sniegs palēnām sāka atkāpties, Jelgavā tas nokusa dažu stundu laikā, citvieta sniegsega vēl nedaudz palika. Tad jāpiemina 5. aprīlis, kas vairāk no manas personīgās dzīves būs. 5. aprīlī, starp citu, no rīta atkal uzsniegas sniegs, Jelgavā pat 5 centimetri, un no ziema, nu, kā negribēja atkāpties, tā negribēja nāca atpakaļ ar šiem ziemīgiem skatiem un salu, bet 5. aprīlī pirmo reizi savā mūžā apmeklēju Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, kas man kā nu, ļoti vēlam meteoroloģijas entuziastam nu, bija tāds viens no lielākajiem sapņu piepildījumiem. Beidzot varēja redzēt, kā prognozes, brīdinājumi un viss, ko jūs būtībā redzat, kas top no meteoroloģijas un ko jūs varat redzēt arī
Latvijas Vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā, kā tas viss top, kādas ir darba aizkulises, kādas ir programmas, tehnikas, kā šīs prognozes tiek veidotas un kā vispār notiek šis darbs, kāda ir darba organizācija. Un šeit tiešām liels paldies par doto iespēju. Tā bija viena no unikālākajām pieredzēm un man tiešām ļoti, ļoti noderīga. Tagad esmu daudz vairāk izglītotāks par to, kā šis viss process notiek, un par to tiešām liels paldies. Nu, un tad virzoties tālāk, 11. aprīlī Latvijā sāka parādīties pirmie pavasarīgie pērkona negaisi, vietām Latvijas austrumu daļā jau pirmie zibens izlādes, taču šie bija pavasarīgie pērkona negaisi bez krusas, lai gan ar krusu, bet bez sniega graudiem un snikšanas, ar lietu, siltumu, nu, un tādu, nu, tiešām pavasarīgām sajūtām. Nu, un tad 23. aprīlī pirmie plus 20 grādi šogad, tie tika reģistrēti Rīgā, un 23. aprīļa vakarā spēcīgākā ziemeļblāzma un krāšņākā ziemeļblāzma, ko es personīgi esmu novērojis, uz īsu brīdi Jāgavas centrā zaļās, sarkanās un violetās krāsas bija redzams ar neabarņotu aci, ļoti dinamisks gaismas šovs debesīs, ja tā to drīkst saukt, un ziemeļblāzma ar neabarņotu aci bija redzama pat no Rīgas centra. Tad iedomājieties to ziemeļblāzmas spožumu, kāds tas bija, ja to varēja redzēt pat no Rīgas centra. Un tajā pašā vakarā ziemeļblāzma aizkāpa pat dienvidu pamalē, kas bija, nu, tāds ļoti īpašs un ekstrēms skats, bet, nu, tanī vakarā ziemeļblāzma izbaudīja, nu, nemelošu un gan jau tiešām nebūšu samelojis, nu, 10 000 cilvēku. Noteikti lielākā daļa Latvijas devās to un izbaudīja. Un dienu pēc tam sekoja nākamais priecīgais notikums, vismaz man personīgi, pirmais pērkona negaiss Jelgavā šajā gadā ar pirmo pērkona skaņu. Pērkona negaisa sezona bija ieskandināta. Un tālāk 4. maijā meteoroloģijas entuziastiem ļoti nozīmīgs notikums. Tika publicēts pirmās MTG-I1 Meteosat 12 jaunās paaudzes meteoroloģiskā satelīta bildes, un ar to arī sākās meteoroloģiskā revolūcija satelīta izmantošanā Eiropā, un pašlaik notiek aktīva satelīta kalibrēšanas fāze, un pēc pašreizējās informācijas, publiski pieejamās informācijas, šī jaunās paaudzes meteoroloģiskā satelīta dati operatīvā režīmā tiks sākt izmantot februārī, martā, bet pilnībā operatīvā režīmā visticamāk nākamā gada vasarā. Tad negaisa izsakošanas tiešraidēs varēsim sekot līdzi negaisiem jaunā kvalitātē. Nu, un tad par vasaru. Vasara sākas 2. jūnijas, kalendārās vasaras sākums, bet atkal ziema, kas negribīgi un negrib atkāpties. Stendē 2. jūnija rītā mīnus 2,4 grādu sals. Šeit neiet runa par salnu, mīnus 2,4 grādu sals. Uzstādīti vairāki augstuma rekordi. 3. jūnijā mīnus 2 grādu sals, 2 diennakts pēc kārtas ar rītiem, kad ir novērojams sals. Nu, tas tiešām bija tāds ekstrēms vasaras sākums, un pie tam bija ieildzis pamatīgs sausums, par ko es arī minēšu. Nu, un tad tālāk 4. jūnijā pirmie sudrabainie mākoņi, kas parādījās diezgan plaši, bija spoži, sākās sudrabaino mākoņu sezona. 11. jūnijā putekļu viesulis, un tā bija tāda diezgan skaista parādība un dramatiska, kas tika novērota šeit pat Jāgavā, bet nebija tā, ka tā tika novērota šeit pat tikai Jāgavā, tā bija lielākajā daļā valsts, un tieši pavasara beigas un vasaras sākums arī ir tas laiks, kad gaiss ir sauss, notiek ļoti strauja termodinamiskās izmaiņas piezemes slānī, kas rada šīs gaisa cirkulācijas un kas var rezultēties arī šādos putekļu viesuļos. 17. jūnijas pirmie plus 30 grādi Latvijā, un īsi pēc tam 19. jūnijā noslēdzas 3 mēnešu sausums, kas ir arī noslēdzies kā spēcīgākais sausums meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Vismaz šis periods, aprīlis, maijs un jūnijas, bija sausākie mēneši meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Sākās pērkona negaisi, spēcīga negaisi, krusa, vētra, plūdus izraisošs lietusgāzes, arī šeit Jelgavā 19. jūnijā spēcīgs negaiss. Pēc tam vasara nedaudz piezemējās, nu kā teikt, tā jau knapi ieskrējās un jau atkal nedaudz piezemējās. 21. jūlijā Salcgrīvā tika novērots ūdenstabs, kas neoficiāli arī uzsāk ūdensstabu sezonu. 3. augustā virzīsimies tālāk jau uz augustu, jo video jau ir 15 minūtes, bet tā arī bija, ka jūlijā pa lielam nekas tāds ļoti īpašs nenotika. Tālāk virzīsimies uz 3. augustu, skaists negaiss Jelgavas pusē. Pēc tam 5. augustā negaisi Latgalē,
6. augustā plaši negaisi no rīta rietumu un centrālos rajonos ar skaistiem dramatiskām zibens izlādēm un skaļiem pērkonu grāvieniem, un līdz ar šiem negaisiem Latvijā ieplūda ekstremāli karsta gaisa masa. Naktī no 6. uz 7. augustu piedzīvojām siltāko nakti meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Skultē gaisa temperatūra tā arī nakts laikā nepazeminājās 25,6 grādiem. Tā bija viena no ekstrēmākajām tropiskajām naktīm vēsturē, un šis arī skaidri pierāda to, ka klimata pārmaiņas notiek. Šeit gan neiedziļināšos ļoti dziļi šajā, jo šis ir gada apskats, bet, salīdzinājumam, tas tiešām ir ļoti ekstrēmi. Un tas nenotika vasaras vidū, kad parasti notiek vislielākās gaisa temperatūras ekstrēmi, vai vismaz tuvu saulgriežiem. Tas jau notika tad, kad naktis bija krietni garākas, gaiss varēja krietni vairāk atzist. Tā kā padomājiet, ja šī līdzīgs karstums būtu uznācis, piemēram, jūnijā, kad naktis būtu par dažām stundām vēl īsāka. Un tad sekoja 7. augusts, ekstremālākais laikapstākļu notikums pēc pēc lielākās daļas Latvijas iedzīvotāju domām. Milzu postoši negaisi, kas plosījies Zemgali, pēc tam arī aizdevās uz Kurzemes pusi, izgāsti koki, norauti māju jumti, izsisti stikli, krusas sakapāti, dārzi un lauki, ievainoti cilvēki. Diemžēl arī viens bojā gājušais, kas viss rezultājās pēdējo 10-15 gadu spēcīgākajos negaisos, kāda Latvijas teritorijā novēroti. Un šeit arī personīgi piedzīvoju negaisa izsakošanas tiešraides uzplaukumu, jo tiešraidē vienlaicīgi pievienojās vairāki tūkstoši cilvēku, un tanī dienā tiešraidi noskatījās tuvu 100 000 cilvēku, kas priekš manis bija lielākais skatītājs skaits, un par to arī jums saku lielu paldies. Paldies par izrādīto uzticību, un cerēsim, ka nākamgad varēsim turpināt negaisa izsakošanas tiešraides, bet tanī pašā laikā cerēsim, ka tik spēcīgi negaisa vairāk nebūs. Virzoties tālāk augusts, 13. augusts Persīdu meteoru lietus, jeb augusta krītošās zvaigznes. 18. augustā vēl viens spēcīgs negaisa krusu zibeņošanu plūdiem, lielākā krusa šogad Jelgavā, un pēc tam arī viena no skaistākajām nakts zibeņošanām. 30. augusts ar negaisiem, vēl arī negaisi 31. augustā, un precīzi matā ar to arī vasara noslēdzās. Neteikšu, ka vasara noslēdzās, drīzāk negaisu sezona ar to arī noslēdzās. Iesoļojums septembrī, 25. septembrī spoža ziemeļblāzma, 3. oktobrī noslēdzošais negaiss Jelgavā ar krusu, lietusgāzi un zibeņiem. 7. oktobrī vētra, Ventspilī vēja brāzmas līdz 30 metriem sekundē. 8. oktobrī pirmais sniegs Latvijā. 9. oktobrī pirmie mīnusi, alūksnē temperatūra noslīd līdz -0,2 grādiem. 20. oktobrī pirmais sniegs arī Jelgavā. 5. novembrī ziemeļblāzma un 22. naktī uz 23. novembri stiprākā vētra vēja brāzmām Ventspilī līdz 31 metram sekundē. Tādi bija šie notikumi šogad ļoti ātri, droši vien ļoti daudz notikumus arī nepieminēju, jo visus notikumus pieminēt nemaz fiziski nav iespējams, bet lielākā daļa no šiem notikumiem ir pieminēta. Taču noslēgumā vēl statistika. Šī gada vidējā gaisa temperatūra valstī bija +7,9 grādi, pērn tā bija +7,3 grādi, taču klimatiskā standarta norma ir +6,8 grādi. Tā kā mēs esam dzīvojuši par grādu siltāk, nekā tam normāli vajadzētu būt. Minimālā gaisa temperatūra reģistrēta 10. martā Zosēnu meteoroloģisko novērojumu stacijā, kad tā pazeminājās līdz -26,4 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra reģistrēta 16. augustā Bauskas meteoroloģisko novērojumu stacijā, kad tā sasniedza +34,4 grādus. Runājot par nokrišņiem, mazākais nokrišņu daudzums reģistrēts šeit, Jelgavā, 523,3 mm. Savukārt lielākais nokrišņu daudzums gada laikā reģistrēts Rucavas meteoroloģisko novērojumu stacijā, 1063,1 mm. Stiprākās vēja brāzmas reģistrētas 7. augustā no šiem ekstremālajiem negaisiem, kad Dobeles meteoroloģisko novērojumu stacija reģistrēja 33 metrus sekundē spēcīgu vēja brāzmu. Šī tad arī kļuva par spēcīgāko vēja brāzmu šogad Latvijā. Dziļākais sniegs reģistrēts 13. martā Priekuļu meteoroloģisko novērojumu stacijā, kad sniegseks biezums sasniedza 59 cm. Un šie pēdējās divas kategorijas ir tādas ļoti subjektīvas, jo novērojumi tiek veikti tikai dažās vietās. Mākoņainākā vieta ir Liepāja ar 1849,
saulainām stundām. Savukārt saulainākā vieta Alūksne ar 2074 saulainām stundām.